aiziet. Sākam raidījumu motoentuāzistiem LV. Tie, kas grib sagatavot savus mopēdus zelta mopēdu sacensībā. Tātad bāzes modelis mums ir Rīga 7. Rīga 7 tāpēc, kad vieglāks, lielie riteņi, labāk ripo un ātrāk brauc. Tāpēc Rīga 7. Var visu šo te darīt arī uz Rīga 13 bāzes, protams. Īsumā pastāstīšu par stiprinājumiem rāmim. Tātad stiprinājums viens šeit. Izmantots 3 mm biezs metāls. Stiprinājums 2. Šis stienis neļauj rāmim salūst. Šeit ir stiprinājums, arī kaut kāds 2 mm bleķis. Šeit ir palostas plānas piemetināts. Dažkārt šeit lūst pušs, tāpēc ir piemetināts abās pusēs. Gali mums ir 4 mm biezi no aināra karo, zobrats ir no aināra karo. Tālāk. Sēdeklim būris paštaisīts. Katrs var taisīt kā vēlās. Te ir austiņas numuram, te ir dudzeņa ērta. Dubleķiem jābūt pie bleķa, jo tas ir priekš retro klases. Gali ir atvalcēti. Priekšam un pakaļam dubleķiem. Bāka mums ir no gaujas. Gaujas bāciņa šaura, vienam braucienam benzīna pilnīgi pietiek. Tātad retro klasē pēc nolikuma stūri brīvs izvēles, stūri, bāka un sēdeklis ir brīvs izvēles. Pāriem jābūt ir sarkanās zvaigznes ražotajam, teiksim. Stūri man ir no Hondas, ķēbeļi ir iža, ručka arī ir no iža, išplanēta 4, išplanēta 5, išplanēta 3. Tā, priekšējā dakša stiprinājums te, paloska, lai stingrāks, mazi 3 stūrīši iekšpusē vēl iemetināti. Stiprinājums šeit ir 3 stūrīši un šeit ir mazi 3 stūrīši, lai viņi nelokās, lai viņi ir stingrāki. Štoki man ir pagarināti pa 5 cm. Tātad kopējais garums iznāk 67 cm. Štoki pagarināti izmantoja 4 štokus, sanāk 2 ar vienu metināšanas reizi varētu viņus pagarināt. Riteņi ir lielie 26 colas, riepas ir kendas. Ķīniešu platumu neiesaku platāks pa 2,50, man ir 2,35 platums. Tā, kas te vēl interesants? Apgriezīsim otru pusi. Jā, bremzē. Tad retro klasē mums var būt kāpšļi, var būt pedāļi pēc brīvas izvēles. Kāpšļi man ir džezetes krosa vecās. Protams, kāpšļiem jābūt uzlokāmiem, var izmantot jebkuras krievu motocikla kāpšļus, kaut vai gumijas. No kura modeļa galvenais, lai lokās, vai arī no deltas. Bremžu sistēma izmantots. Tas ir no Skoda bremžu kāpslītis un ir pārsvaisīts šeit. Šeit man ir no Minskas. Šī svira un iekšā kuliciņš ir no Minskas ielīts. Kalotkas ir parastās. Pakuļu asi taisam pastiprinātu no laba metāla. Es izmantoju ižas pārvirpoju, spriegotāji ir paštaisīti, celtnieku šeibi un labi kvalitatīvs skrūstienis vai skrūva kaut kāda, teiksim, 6 mm. Stienīts man patīk labāk, tāpēc, ka redzēt īsi gājieniņš pavisam, čik, bremzīti asa. Var, protams, atstāt arī uz trosītes. Tā, numurs vēlams izmantoti plasmas, pirmkārt vieglāk, otrkārt netraumē dalībnieku, ja gadījumā viņš krīt. Krāniņš man ir no Javas, izmantots ir pārējnieks. Javas krāniņam ir, teiksim, lielāka caurtece nekā gaujas. Nu, tā īsumā, laikam, arī viss. Veiksmīgs starts. Veiksmīgs starts zelta mopēdā.